It's always good to be here in front of you. Vienmēr ir tik brīnišķīgi būt šeit jūsu vidū. As we were trying to decide this morning whether we were going to be inside or outside, Tajā brīdī, kad mēs domājam par to, vai noturēt dievkalpojumu iekšpusē vai ārpusē, I was thinking about our church in Texas. es iedomājos par mūsu draugu Teksasā. One time a year, Vienu reizi gadā we have service outside at a camp, picnic type style. Jā, vienu reizi gadā mums ir dievkalpojums ārpusē, brīvā dabā, tā kā pikniks. And it's like this big deal. Un tas ir liels notikums draudzē. And I tell them it's not a big deal. Bet es viņiem saku, tas nav nekas We do it liels, every week. jo mums tas ir šeit katru svētdienu. So I wish we were outside, Un tāpēc es arī vēlētos, ka mēs būtu šodien ārpusē. but I'm thankful that God has blessed us with this building. Bet es esmu pateicīgs Dievam, ka Viņš mūs ir svētījis ar šo ēku. We will have some snacks afterwards, Pēc dievkalpojuma būs pieejams kāds uzkods, and all of you are welcome to join. un tiešām no sirds aicinu ikvienu pievienoties. There's plenty of food for all of us. Un visiem pietiks, ir pietiekami daudz ēdiena. So it's a little warm in here, Un šeit iekšpusē ir mazliet silti. and you notice that I'll start sweating, Un jūs varat pamanīt, tur, kad es sāku svīst. so I'm not dying. Bet es jūs iedrošinu, es nemiršu. It's actually just another example of how God created us. Tas vienkārši ir piemērs tam, kā Dievs mūs ir radījis. So when it starts getting warm, Tad, kad paliek silts, my internal thermometer mans iekšējais termometrs tells me to start sweating, saka, kad ir jāsāk svīst. because when I sweat, then it evaporates and it cools me off. Jā, tad, kad es svīstu, tad izgaro šis siltums un es tieku atdzisēts. So when Laura and I go home in a few weeks, Tad, kad mēs ar Lauru pēc pāris nedēļām dosimies mājās, and she tells me, you need to go mow the yard, kad viņa man teiks, ka man ir jāiet strādāt dārzā, and it's going to be so hot that I'm just dripping with sweat. un tas būs noteikti ļoti karsts laiks, un tad es būšu pilnīgi viss paklāts ar siedriem, But I'm not going to die, bet es nenomiršu. because that sweat's going to evaporate. It's going to cool me off. Jā, jo šādā veidā tiek atdzisēts mans ķermenis. Now, if you came to Texas Un ja jūs atbraukt uz Teksasu, and Laura told you to mow the yard, un ja Laura likt jums strādāt dārzā, and you start pushing it and you don't sweat, un ja tu to darītu un nesvīstu, you could die. tad tu varētu arī nomirt. When I come here in the winter Kad es atbraucu šeit ziemā, and I've got all these coats and jackets and sweaters and everything on me trying to stay warm, un tad, kad es uzvelku visu, kas man ir līdzi, visas žaketes, jakas un pārējo, un cenšos saglabāt savu ķermeņa siltumu, and I walk to the bus station un dodos uz autobusu pieturu, and I start getting warm, un es sāku silti, and then I start sweating, tad es sāku svīst, and then I get out into the cold, un tad es izkāpu ārā augstā laikā. and the sweat, instead of evaporating, just makes me colder. Jā, un tajā brīdī tie sviedri vienkārši liek man salt, jo tas neizgaro. You don't have that problem. Bet jums tāda problēma nav. But if I sweat in Latvia in January too much Bet ja es svīstu janvārī Latvijā pārāk daudz and get out into the cold, un izēju ārā augstā laikā, it can kill me. tas var man nogalināt. So God knew that He had to develop our bodies in a way to take care of that. Jā, Dievs patiešām zināja, kā radīt mūsu ķermeņus, lai varētu parūpēties, kad mums ir tā pareizā temperatūra. So we have these, even though we're all the same, we have these different thermometers, these different thermostats inside of us. Un, kaut gan mēs visi esam līdzīgi, tomēr mums katram ir savs atšķirīgs termometrs iekšpusē. He's always protecting us. Un Dievs vienmēr mūs aizsargā. He knew that people were going to live in this type of climate, Un Dievs zināja, ka būs cilvēki, kas dzīvos šāda tipa klimatā. and He knew people were going to live in the climate of Texas. Un arī viņš zināja, ka būs cilvēki, kas dzīvos tādā klimatā, kāds tas ir Teksasā. He's an amazing God. Un viņš ir brīnišķīgs Dievs. This summer, we have had an amazing summer of joy. Un šajā vasarā patiešām esam piedzīvojuši lielisku prieka pilnu vasaru. I'm so thankful to hear these other stories about joy.
Es esmu pateicīgs dzirdēt šos citus stāstus par prieku. I'm thankful that so many of you have been a part of these many activities that have been going on in this church. Un es esmu pateicīgs, ka tik daudz no jums ir iesaistījušies un bijuši daļa no šīm te aktivitātēm, kas ir bijuši mūsu draudzē vasarā. So today we're going to finish up with what we've been talking about with joy. Un šodien es vēlos pabeigt šo tēmu, par kur mēs iepriekš runājām par prieku. And if you have your sheet that we gave you several weeks ago, get it out. Ja tev ir šī lapa, ko mēs pāris nedēļas atpakaļ izdalījām, bet varbūt nav. But if you don't have that, Jā, ja tev tās nav, please take one. tad tu vari vienu paņemt šobrīd. This is yours to keep and use it however you want to. Un jūs varat to paturēt un lietot, kā jums ir nepieciešams. So let's review a little bit. Un mazliet pārskatīsim, par ko mēs iepriekš runājām. If we start over on our left-hand side, Ja mēs skatāmies mūsu kreisajā pusē, we talked about joy is not something that's dependent upon our circumstances. tad mēs runājam par to, ka prieks nav atkarīgs no apstākļiem, kādos mēs atrodamies. It's easy for us to have joy when everything is going great. Un ir tiešām vienkārši būt priecīgam tajos brīžos, kad viss notiek tā, kā mēs vēlamies. It's easy to have joy when we don't see problems in front of us. Un ir viegli būt priecīgam tajos brīžos, kad mēs neredzam problēmas mūsu acu priekšā. But we looked at some stories from the Bible that showed us some people that had joy even in the midst of problems. Bet mēs pārskatījām arī kādus stāstus par cilvēkiem Bībelē, kuri bija prieka pilni arī tajās situācijās, kur bija ļoti grūti viņiem patiesībā. And true joy is not depending on what's going on around us, but it's what's inside of us. Jā, un patiesas prieks nav atkarīgs no tā, kādos apstākļos mēs atrodamies, bet tas ir atkarīgs no tā, kas ir mūsu iekšpusē. And so the second thing is that we said that joy is a confident joy. Un nākamais bija, ka mēs runājam par to, ka prieks ir pārliecinošs, ir pārliecināts prieks. That we know that God has created this good work inside of us. Ka mēs esam pilnīgi pārliecināti par to, ka Dievs ir tas, kurš dara savu labo darbu mūsos. And we talked about the three sentences. Un mēs runājām par 3 dažādiem teikumiem. That God has began a good work in us. Kad Dievs iesāka labo darbu mūsos, God will continue this good work in us. Dievs turpinās šo labo darbu mūsos, And God will finish the good work that He has started in us. un Dievs arī pabeigs šo labo darbu mūsos, ko Viņš pats ir iesācis. We can be sure of that. Mēs varam būt pilnīgi pārliecināti par to. Even when there's trials and troubles and things around us, we can be sure that God will finish what He started. Un neskatoties to, ka mēs ejam cauri grūtībām, kādām bēdām, satraukumiem, neskatoties to, tiešām mēs varam būt pārliecināti, ka Dievs labo darbu, ko ir iesācis, Viņš pabeigs to mūsos. Then the last time we spoke, we talked that joy should be increasing in our lives. Jā, tad vēl viena lieta, par ko mēs runājām, ka priekam mūsu dzīvēs būtu jākļūst ar vien lielākam. If you are a Christian, Ja tu esi kristietis, as your life as a Christian goes on, your joy should increase. un ja tu turpini šo kristieša dzīvi, tad būtu šim priekam tavā dzīvē jāpieaug. We receive the gift of salvation. Mēs esam saņēmuši pestīšanas dāvanu. We accept God, we accept Jesus as our Savior and our Lord. Mēs esam pieņēmuši Jēzus kā mūsu kungu un pestītāju. And we start resting in His grace that He's given us. Un mēs atrodamies viņa žēlstībā, ko viņš dod mums. And that allows us to increase our joy. Un tas ir pamats tam, lai mūsu prieks pieaugtu, So būtu lielāks. Ja. today we're going to finish up with the final two attributes of joy, And characteristics. Šodien mēs runāsim vēl par 2 prieka īpašībām, kas ir lapas labajā pusē. Now these that are on this sheet are not the only characteristics of joy. Un šajā lapā tās īpašības minētās par prieku nav vienīgās, bet
jā, šīs nav vienīgās. These are just 5 that we decided to study. Mēs vienkārši nolēmām, ka par šīm 5 mēs vēlamies domāt. So if you look at the top right-hand side, you see that joy is shared. Un, ja tu paskaties lapas labajā pusē augšējā stūrī, tad tur ir rakstīts, ka prieks ir kopīgs, ja citiem vārdiem varētu teikt, ka dalīts prieks. What good does it do if we have joy and we don't share it with anybody? Jo kāds gan labums ir tad, ja mums ir prieks iekšienē, bet mēs ne ar vienu nedalāmies, nestāstam nevienam par to. Let's read from Philippians 1, 3 through 5, 7 through 8. Philippians 1, 3 through 5, 7 and 8. Jā, tagad mēs izlasīsim no vēstules Filipiešiem 1. nodaļā no panta 3. līdz 5. un pēc tam 7. un 8. Jā, tātad vēstule Filipiešiem 1. nodaļa 3. līdz 5. un pēc tam 7, 8. Tur ir rakstīts tā: es pateicos savam Dievam ik reizes, kad vien jūs atceros, vienmēr katrā savā lūgšanā par jums visiem ar prieku aizlūgdams par jūsu līdzdalību evaņģēlijā no pirmās dienas līdz šim brīdim. Tā man klājas cerēt jūsu visu labā, jo es jūs nesu savā sirdī, kā savās saitēs, tā arī aizstāvot un apstiprinot evaņģēliju. Jūs, kas visi kopā ar mani esat dalībnieki žēlastībā, jo Dievs ir mans liecinieks, ka es ilgojos pēc jums visiem ar Kristus Jēzus sirsnību. So he's saying that he's remembering them with great fondness. Jā, tad Pāvils runā par to, ka viņš atceras filipiešus ar patiesi lielu prieku. And Paul is telling them and writing to them that they're his partners, they're his friends, they're the people he remembers. Un viņš raksta filipiešiem un saka, ka tie ir viņa gan partneri, gan viņa draugi, un ka viņš patiešām viņus atcerās un piemin. And whether things are going good for him or whether he's in prison, Un nav starpības, vai viņam dzīvē klājas labi pašam, vai viņš tajā brīdī atrodas cietumā. he understands that they're all sharing in God's grace with him. Un viņš saprot, ka visi šie viņa draugi un partneri ir dalībnieki pie Kristus žēlstības. He's sharing his joys, both his joy and his difficulties with them. Un Pāvils dalās ar viņiem gan savā priekā, gan arī tajās grūtībās, kurās viņš ir. This is one reason we're to meet as a church. Un tas ir viens no iemesliem, kāpēc mums ir svarīgi satikties kā draudzē. We come to a common place where we can share both the joy and the difficulties of living a Christian life. Mēs nākam uz vienu kopīgu vietu un satiekamies, un tad mēs varam dalīties gan tajā priekā, kas ir mūsu dzīvēs, gan arī tajās grūtībās. When we have something good that happens to us and we're blessed and we want to share that joy. Jā, un ir kaut kas ļoti labs, ko mēs esam piedzīvojuši, ar ko mēs esam svētīti no Dieva, un mēs vēlamies ar šo prieku dalīties. And as Christians, we should have enough joy in our hearts that when other people share how they've been blessed, it ought to bless us. Un mums kā kristiešiem būtu jābūt tik daudz prieka mūsu sirdīs, ka tad, kad dzirdam, kā mūsu brāļi un māsas dalās par to, kas labs ir noticis viņu dzīvēs, ka tas arī svētī mūs un iepriecina. It should not be where we're envious of other people that they've been given these blessings. Tas nav tas brīdis, kad mums būtu jākļūst skaudīgiem par to, ka citiem mūsu ticības biedriem klājas labi. We're to celebrate those things. Mums ir jāsvin šīs lietas kopā. I can remember Giannis one day in a meeting, Un es atceros Jāni vienā no sapulcēm, and he told me about his grandson being born. un viņš izstāstīja man par savu mazdēlu, kurš bija piedzimis. He had that joy Un viņam bija šis prieks. of this new addition to his family, Viņš bija priecīgs par šo ģimenes papildinājumu. and he knew I would understand that, Un viņš saprata, ka es to arī sapratīšu. and he wanted to share that. Un viņš patiešām vēlējās ar to dalīties. That should be the way it is for all of us. Un tā līdzīgi vajadzētu būt mums visiem. Things that are happening to us, we should be able to share with our brothers and sisters.
Jā, tās lietas, kas ar mums notiek, ar tām mums būtu jābūt gataviem dalīties ar savām māsām un brāļiem Kristū. Because when you share your joy, Jo tad, kad tu dalies savā priekā, it's going to get stronger. tas kļūst stiprāks, pavairojas. You keep it inside, Tu to tur iekšpusē. it makes you happy. Ja tu to tur iekšpusē, tas dara tevi It gives priecīgu. you joy, Tas tev dod laimi, but you could be sharing it with many others. bet tu arī varētu to dalīt līdz ar citiem. Sometimes we look around the world and we think we're alone as Christians. Dažreiz, kad mēs lūkojamies apkārt uz pasaules vēl apkārt, tad mēs sajūtamies vientuļi kā kristieši. We look at the church and see numbers dropping. Kad mēs raugamies uz draudzēm, tad patiesībā tie kopējie skaitļi, draudzes apmeklētāju skaitļi samazinās. But if we just dig a little bit, Bet ja mēs tomēr iedziļināmies nedaudz, we would see other places in the world tad mēs redzētu arī citas vietas pasaulē, where they can't even have enough seats for the people to sit. ka ir tādas vietas pasaulē, kur patiesībā draudzes namos nepietiek vietas, kur cilvēki varētu apsēsties. That Christianity is growing by leaps and bounds. Ka kristietība patiesībā pieaug un pavairojas. If we don't share that joy, Un ja mēs nedalāmies ar šo prieku, we get too much inside of ourselves. tad mēs pārāk paliekam izolēti sevī iekšienē. So when you have an opportunity to share good things that have happened to you, Tad, kad tev ir iespēja dalīties tajās labajās lietās, kas ir notikušas tavā dzīvē, I hope you will do that. es ceru, ka tu to darīsi. When you are going through difficulties Un tad, kad tu ej cauri kādām grūtībām, and you need prayer, un tev ir nepieciešama aizlūgšana, you need a good word, tev ir nepieciešams kāds celsmīgs vārds, an encouraging word, kāds iedrošinošs vārds, I hope you'll share that. es ceru, ka arī tu ar to dalīsies. I also hope Es arī ceru, that when people share with you ka cilvēki citi dalīsies ar tevi, the good and the bad, gan ar labo, gan ar slikto, that you respond. ka tu atbildēsi. Sometimes we don't know what to say. Dažreiz mēs nezinām, ko pateikt. Maybe you just need to give a hug. Varbūt tev vienkārši ir jāapskauž šī persona. Maybe you don't know what to say even when it's good news. Varbūt tu pat dažreiz nezini, ko teikt, ja šīs ziņas ir labas. Doesn't matter what language you speak. Un nav starpības, kādā valodā tu runā. You can just go, yes. Tu vari vienkārši pateikt, jā. At least acknowledge Vismaz dari zināmu, ka tu esi dzirdējis. that it was important enough for them to say something. Un ka tu atzīsti, ka tas bija patiešām svarīgi un vērtīgi, ka šis cilvēks ar tevi runāja. It's important enough for you to respond. Un tas ir pietiekami svarīgi arī tev, lai tu reaģētu uz to, lai tu atbildētu. It's much the same way when death comes. Tas ir līdzīgi kā, kad nāve ierodas. If you have a close one that dies, Ja ir kāds tūs tavs piederīgais, kurš ir nomiris, there's no words I can really give you that are going to change how you feel. tad tajā brīdī patiešām nav tādu vārdu, kas varētu mainīt to, kā tu jūties šajā brīdī. I can't tell you, oh, I know exactly how you feel at this moment. Es nevaru arī pateikt, ka es patiešām saprotu, kā tu šajā brīdī jūties. I can't really, and I should not, give you some type of deep spiritual value. Un droši vien arī tajā brīdī varbūt nav būtiski un iespējams dalīties ar dziļām garīgām pārdomām tajā mirklī. The best thing I can tell you is I'm here to go through this with you. Varbūt vienīgais un labākais, ko es varu pateikt, kad es esmu šeit līdzās tev un mēs varam iet kopā tam cauri. There'll be another time that we can talk about the spiritual part of it. Varbūt ir cita reize, kad mēs vairāk varam runāt par šo garīgo pusi. But don't be afraid in times of death or times of great sickness to tell someone, I'm here with you. Un neesi atturīgs un patiešām brīžos, kad kāds cilvēks tev dalās par vai nu nāves faktu vai arī par nopietnu saslimšanu, tad vienkārši nekavējies un saki, ka tu esi līdzās. Sometimes we don't have to say anything.
Bet dažreiz varbūt arī mums nav jāsaka pilnīgi nekas. especially in times of grief. Un īpaši sēru laikā. So let's finish up with the last part of this. Un tagad palūkosimies labajā pusē apakšējo stūri, kur vēl ir kāda īpašība. And this is in Galatians 5:22-23. Jā, un raksturvieta ir vēstule Galatiešiem 5. nodaļa, 22. un 23. pants. And we're talking about the fruit of the Spirit. Un mēs runājam par gara augli. And so as you read this, it's important that you remember these 9 different things that he's talking about here. Un tad, kad tu lasi šo rakstu vietu, tad ir svarīgi atcerēties šīs 9 lietas, kas šeit ir pieminētas. Reading from Galatians 5:22. Tagad mēs lasīsim no vēstules Galatiešiem 5. nodaļa, 22. 23. 22. Jā. Bet gara augļi ir mīlestība, prieks, miers, pacietība, laipnība, labprātība, uzticamība, lēnprātība, atturība. Pret tādām lietām nav bauslības. So he's, as Christians, we know that the Bible tells us that when we become believers in Jesus, we are given the Holy Spirit. Jā, tad mēs zinām, ka mēs, un arī Bībele to saka, tad, kad mēs kļūstam par kristiešiem, tad Dievs mums dod savu svēto garu. And we believe that at the moment of salvation, Un mēs ticam tam, kad pestīšanas brīdī, at that when we make a conscious decision to follow Jesus tad, kad mēs pieņemam apzinātu lēmumu, And let him- sekot Kristum and let him be the Lord of our lives, un ļaujam būt viņam, mūsu dzīves kungam, we receive the Holy Spirit. mēs saņemam svēto garu. And so this is talking about the fruit of the Spirit. Un šī rakstvieta runā par svētā gara augli. We all know what fruit is. Mēs visi zinām, kas ir augļi. It's what comes from the plant. Mēs zinām, ka tas ir tas, kas izaug kokos vai krūmos. If you look at verse 22, Un ja skatāmies uz 22. pantu, he doesn't say the fruits with a plural. It's just fruit. jā, un šeit nav minēti vairāki augļi, šeit ir minēts viens gara auglis. So why did he say fruit singular and then he lists 9 of them? Jā, kāpēc gan šeit ir minēts viens gara auglis un pēc tam ir uzskaitītas 9 atšķirīgas lietas? He's trying to show us that all of these work together as one thing. Un tas ir tāpēc, ka Dievs vēlas mums parādīt, ka visas šīs 9 lietas kopā darbojas, lai veidotu šo vienu gara augli. Although these are 9 different things, we are developing one fruit. Kaut gan tās ir 9 atšķirīgas lietas, tās kopā veido un attīsta vienu gara augli. If you're a mature Christian, Ja tu esi pieredzes bagāts kristietis, you should have all of these. tad tev vajadzētu būt visām šīm 9 lietām. An immature Christian may not have all of these. Bet nepieredzējuši kristietis varbūt nevarētu teikt, ka viņa dzīvē ir visas 9 šīs You may lietas. have a few. Varbūt ir tikai dažas. So the question would come, how do we get these things? Un jautājums varētu būt, kā gan mēs varam šīs lietas iegūt savā dzīvē? How do I have love in my life? Kā es varētu iegūt mīlestību savā dzīvē? Joy, Prieku, peace, mieru, patience, pacietību, kindness, laipnību, goodness, labprātību, faithfulness, uzticamību, gentleness, maigumu and self-control. un paškontroli. If people look at us and say, this is what a Christian should have, Ja cilvēki skatās un saka, ka tās lietas, kurām būtu jābūt katrā kristietī, can we cultivate this fruit? Can we grow this fruit? vai mēs varam šādu augli sevi attīstīt un audzināt? Or is it just something we have or we don't have? Vai arī tas ir kaut kas tāds, kas vai nu mums ir, vai arī nav? The answer is we definitely can cultivate. We can grow this fruit. Un atbildi ir, ka patiešām pilnīgi noteikti mēs varam to attīstīt un audzēt sevi. If I told you that I wanted to grow an apple, Ja es teiktu jums, ka es gribu izaudzēt vienu ābolu,
if I wanted to grow an apple, do I start with the apple? Un ja es gribu šo ābolu savā dzīvē, vai man jāsāk ir ar pašu ābolu, Or do I start with the seed? vai es sāku ar tā sēklu? I can't just take the apple and take it to an apple tree and nail it up to the tree. Ja es nevaru paņemt ābolu un vienkārši aiziet un pieneglot to pie ābeles. It's the same thing with love, joy, self-control, patience. Un līdzīgi tā ir arī šo mīlestību un mieru un pacietību un visas pārējām lietām. There's something that comes before that. Ir kaut kas ir pirms tam. So we start this seed and it grows into a very small tree. Tad mēs sākam ar sēklu, kas izaug par lielu koku. And if we want good apples, we're going to keep cultivating that tree. Un ja mēs gribam labu ābolu ražu, tad mēs patiešām rūpējamies par šo koku. We're going to have to spend time with it. Mēs pavadām laiku rūpējoties par We're to. going to work the soil around it. Mēs iestrādājam labāku zemi, We probably will end up fertilizing it. un mēs viņu barojam, šo zemi pabarojam. We're constantly checking to make sure there's no bugs or disease or fungus or any of that on there. Mēs regulāri pārbaudām, vai uz koka nav uzmetušies kādi kaitīgie kaitēkļi vai arī slimības. And during all of that time, Un cauri visam šim laikam, have we ever seen an apple? vai mēs esam redzējuši kādu ābolu, We're just seeing a tree. mēs redzam tikai koku. We think that that apple is going to come from that apple tree one day, Bet mēs domājam par to, ka vienu dienu šajā kokā būs ābols, but it takes a lot of work bet tas prasa daudz darba, and it takes time. un tas prasa laiku. But eventually, one day, Bet patiesībā vienu dienu, you look and see there's an apple. gal galā vienu dienu tu ieraudzīs, ka tur ir ābols. How do we apply that to our life? Un kā lai mēs to pielietojam savā dzīvē? Well, number one, you're the soil. Pirmais, tu pats esi šī zeme. And we know the Holy Spirit helps us to become good soil. Un mēs zinām, ka Svētais Gars palīdz mums, lai mēs kļūtu par labu zemi. But the most important thing is, just like that tree, we need to spend time with God. Bet pats svarīgākais ir līdzīgi kā ar šo koku, kuru mēs pavadījām laiku, mums ir jāpavada laiks kopā ar Dievu. We spend time with the creator of all of this. Mums ir jāpavada laiks kopā ar radītāju, kas ir radījis šīs visas lietas. We continue to read his word. Mums jāturpina lasīt viņa vārdu, We learn more about the Bible. mums ir jāstudē vairāk Bībele, We learn more about how God writes his story in that Bible. un vairāk ir jāuzzina, jāiepazīst, kā Dievs pats atklāja savu stāstu Bībelē. We learn about his truths. Mums jāmācās ir šīs patiesības, kas ir minētas Bībelē. And so just like the apple tree, we begin to grow stronger. Un līdzīgi kā ābele, kas kļūst ar laiku arvien stiprāk un spēcīgāk, tāpat būs arī ar mums pašiem. And the Bible helps us to begin to learn more about the life of Jesus Un Bībele mums palīdz vairāk iepazīt Jēzus dzīvi. and how my life can become more like his life. Un tad mēs varam domāt par to, kā mana dzīve var kļūt līdzīgāka Jēzus dzīvei. And then we begin to understand how much he loved us. Un tad mēs arī varētu saprast vairāk, cik ļoti Dievs patiesībā mūs mīl. And we become to understand how much he still cares for us. Un tad mēs arī labāk saprastu, ka Dievs patiesībā ļoti joprojām rūpējas par mums. And then we start becoming aware of his presence in everything that we do. Un tad mēs vairāk arī pamanītu viņa klātbūtni it visā tajā, ko viņš dara. And so we start spending time not only in the Bible, but also in our prayer life. Un tad mēs vairāk sāk pavadīt laiku ne tikai Dieva vārdā, bet arī lūgšanās. And we start having a two-way conversation with him. Tad mēs varētu arī sākt sarunāties ar Dievu lūgšanās, We're growing, un mēs pieaugtu. and eventually that fruit will be there. Un tad patiešām šis auglis arī veidosies, It takes time. bet tas prasa laiku. It takes time to get rid of some of the things that we have in our life and replace those with new things. Un ir nepieciešams laiks, lai mēs atbrīvotos savā dzīvē no tām liekajām lietām, kas traucē, un varētu
iegūtās jaunās, ko Dievs dod vietā. We become a part of a spiritual community like this church. Un tad mēs arī varam kļūt par daļu no draudzes, līdzīgi kā šī draudze, Where we can ask questions and nobody's going to say, I can't believe you asked that question. kur mēs varam droši jautāt jautājumus, un neviens neatbildētu, kad vispār nesaprot, kāpēc tu tādu jautājumu uzdevi. We can ask questions and help each other find answers. Mēs varam droši jautāt viens otram jautājumus un arī saņemt atbildes. And we can share the joy that's in our hearts. Un mēs varam dalīties ar to prieku, kas ir mūsu sirdīs. Eventually, through all of these things, we start losing those old tendencies of sin. Un darot visu šīs iepriekš minētās lietas, mēs patiesībā zaudējam šo vēlmi grēkot. And we start replacing them with those 9 qualities that we see from the Spirit. Un atmetot grēku vairāk, mūsos arvien vairāk pavairoja šīs te 9 kvalitātes, kas tika minētas 22. pantā. So I have to ask each one of you a question today. Un man ir jāuzdod katram vienam no jums jautājums šodien. If you are a Christian, Ja tu esi kristietis, if you've asked Jesus to be your Lord and Savior, ja tu esi lūdzis Jēzu būt tavam dzīves kungam un glābējam, if you are trying to live your life as a follower of Jesus, ja tu centies dzīvot savu dzīvi kā Kristus sekotājs, then I have to ask you, tad man ir tev jājautā, are you bearing fruit? vai tavā dzīvē ir auglis, Do you have love? vai tev ir mīlestība, Do you have joy? vai tev ir prieks, Do you have peace? vai tev ir miers, Do you have patience, vai tev ir pacietība, kindness, laipnība, goodness, labprātība, faithfulness, uzticamība, gentleness, maigums and self-control? un paškontroli. Not just occasionally, Ne tikai dažreiz, but do you see having evidence of those things in your life throughout? vai tu piedzīvo vai konstatē to, ka šīs lietas ir pastāvīgi tavā dzīvē. Christianity is not a religion of rules and regulations. Kristietība nav tikai likumu un noteikumu mācība. We don't believe that just because you follow certain rules and you can check off the box of going to church on Sunday, we don't believe that makes you a better Christian. Mēs neticam tam, ka tikai sekošana kādiem noteiktiem likumiem vai nosacījumiem vai arī mēģinot izpildīt kaut kādas prasības un atzīmēt visus uz lapiņas, ka tu to esi izdarījis, ka tas palīdz tev kļūt labākam kristietim. Following rules and checking off boxes will not help you gain these fruits. Jā, tad sekošana tikai noteikumiem, jeb likumiem un tā ķeksīša atzīmēšana savā dzīvē nepalīdzēs tev iegūt šo gara augli. Christianity is not about rules. Kristietība nav par noteikumiem un likumiem. Christianity is about having a relationship with Jesus Christ. Kristietības būtība ir iegūt attiecības ar Dievu. The closer you are in your relationship with Jesus, Jo ciešāks ir tavs attiecības ar Jēzu Kristu, the more fruit you will have, jo vairāk auglis veidosies tevī. and the better your fruit will be. Un tas kļūs vairāk tevī, un viņš kļūs labāks, kvalitatīvāks. If we walk around Cessus, Ja mēs staigājam pilsētā Cēsis, I can walk by and I can see an apple orchard. un es staigājot varu redzēt, piemēram, ābeli, We can probably look right over there and see some apple trees. varbūt mēs raugoties no draudzes ēkas tajā virzienā varam redzēt kādus augļu kokus, ābeles. Nobody is taking care of those apple trees for years and years and Un, years, diemžēl, daudzus gadus neviens nav rūpējies par šīm ābelēm. and they produce nothing. Un patiesībā viņām nav augļu, Bad fruit. vai arī ir slikti augļi. But we could go right a little bit further, Bet tad mēs varam doties tālāk uz priekšu, and people have taken those apple trees and cleaned underneath them and fertilized them, all those things we talked about earlier. un tad tur ir kādas ābeles, par kurām cilvēki regulāri rūpējās līdzīgi tam, kā mēs iepriekš runājām. It's not just because they're apple tree, Tas nav tikai tāpēc, ka tās ir ābeles.
It's the relationship they have with the owner of that apple tree. Jā, tās ir arī attiecības, kādas ir šīm ābelēm ar tās īpašnieku. It's not because you've said, I want to follow Jesus. Un tātad, ja mēs tikai pasakām, es gribu sekot Kristum savā dzīvē, It's the relationship that you have with him. ar to nav pietiekami. Mums patiešām ir jābūt reālām dzīvām attiecībām ar mūsu kungu. This relationship with Jesus Šīs attiecības ar Jēzu Kristu will cause your life to become more balanced. padarīs tavu dzīvi vairāk līdzsvarotu. It's going to cause your life to exhibit all these things we've been talking about. Un tad tu varēsi arī iegūt visu šīs lietas savā dzīvē, par kurām mēs iepriekš runājām. You stop struggling so hard to be the type of person he wants you to be. Tu varbūt vairs necentīsies tik ļoti kaut kā ārēji kļūt par tādu personu, kā Kristus vēlās, lai tu būtu. So we've been concentrating on joy, Ja mēs koncentrējamies uz prieku, but you can't separate joy from these other 8 fruit. jā, tad mēs savā runā koncentrējāmies uz prieku, bet patiesībā prieku nevar atdalīt arī no šīm pārējām lietām, kuras mēs pieminējām. If you have no joy, Ja tev nav prieks, you're not going to have much self-control. tad tev nebūs arī daudz paškontrols. And if you don't have much self-control, Un ja tev nav pietiekama paškontrols, you're not going to have much joy. tad tev arī nebūs daudz prieka. You can look at all of these and see the same thing. Un līdzīgi mēs varam tā spriest par katru no šīm lietām. These all work together. Tās visas kopā veido šo gara augli. These words have been given by God and man has written them down. Šie vārdi ir dot no Dieva, un cilvēks tos ir tikai pierakstījis. These fruit are important. Šis auglis ir ļoti svarīgs. When do we want these fruit? Bet, When? un kad mēs gan gribētu šo augli savā dzīvē? When do I want that apple? Kad es gribu šo ābolu? I'd love to plant that tree in July Nu, varbūt es vēlos šo koku iestādīt jūlijā, and have me a big juicy apple in August. un lai viņš dod man šo sulīgo, gardo ābolu jau augustā. But there's a process. Bet tomēr tur ir kāds process. There's a process in your life. Un tāpat ir arī kāds process tavā dzīvē. Because if we take shortcuts Ja mēs mēģinām tādus īsceļus, and that tree doesn't put down strong, good roots, jā, tad, ja mēs mēģinām tā īsā laikā sasniegt šo mērķi, tad kokam nav vēl izaugusi sakņu sistēma. it may look healthy on the top, Tas var izskatīties varbūt veselīgs augšpusē, but under the ground it's weak. bet zemes virsmas tas ir vājš. And this winter, when those winds come Un varbūt ziemā, kad vēji nāks and the snow un sniegs, and little kids climb up on it, un varbūt mazi bērni vēlēsies uzrāpties tajā, it can topple over, un tad viņš var fall nokrist, jā, vienkārši nokrist šis koks, nogāzties. Same with your life. Līdzīgi tas var notikt arī ar tavu dzīvi. If you don't do the work of developing a relationship with Jesus, Ja tu nestrādā pie tā, lai tev būtu ciešas attiecības ar Jēzu Kristu, if you don't read your Bible, ja tu nelasi savu bībeli, if you don't have a prayer life that's between you and God, ja tev nav šīs lūkšanas dzīves, kas ir sarunas starp tevi un Dievu, when hard things come into your life, kad grūti brīži nāk tavā dzīvē, there's not going to be any fruit. nebūs augļu. So we're talking about the question of what are you going to do? Tad mēs runājam par to jautājumu, ko gan tu darīsi. If you're not a believer, Ja tu neesi ticīgais, the first thing you have to do is to follow Jesus. vispirms tev ir jāsāk sekot Kristum. And when you follow Jesus, you're going to be given this Holy Spirit. Un ja tu esi Kristus sekotājs, tad tev ir dots šis svētais gars. And that helps you to start developing these fruit. Un svētais gars palīdz tev attīstīt šo gara augli. But it's a process. Bet tas ir process. And you can't give up just because it gets difficult. Un tu nedrīkst padoties pat tad, ja piedzīvo kādas grūtības. I don't cut the apple tree down just because I don't get fruit in the first year.
Piemēram, ja pirmajā gadā ābele nenes augļus, es taču viņu nezāģēju nost vai necērtu nost. I continue on. Es turpinu rūpēties par That's šo your koku. relationship with Jesus. Tāpat līdzīgi ir ar mūsu attiecībām ar Kristu. You continue on. Tu turpini attiecības ar Kristu. If you're a follower of Jesus, but your fruit is weak this day, Un, piemēram, ja tu esi Kristus sekotājs, bet tu apzinies, ka šis gara auglis ir ļoti vājš tavā dzīvē, we've already discussed what we must do. mēs jau pārunājām to, kas mums būtu jādara. A greater relationship with God. Lielisks attiecības ar Dievu. Read your Bible. Lasi savu bībeli, Develop your prayer life. attīsti savu lūgšanu dzīvi. God wants to have that relationship with you. Dievs vēlas šīs attiecības ar tevi. We keep telling you that He loves you. Mēs pastāvīgi un turpinām sacīt, ka Dievs tiešām tevi mīl. Do you think it makes Him happy? Vai tu domā, ka tas viņu dara priecīgu? Do you think it creates joy in Him Vai tu domā, ka tas rada viņā prieku, when you start producing fruit? ka tu sāc, ka tavā dzīvē veidojas auglis? Can you imagine my joy when I walk out and I see that apple tree finally has an apple on it? Jā, vai tu vari iedomāties, kādu Dievā rada prieku tas, ka viņš redz augli tavā dzīvē? Piemēram, iedomājies, kas izēja ārā dārzā un ieraug beidzot šo ābolu šajā ābelē. Can you imagine God's joy when He sees you finally beginning to produce fruit? Var iedomāties, kāds ir Dieva prieks, kad viņš redz, ka tavā dzīvē veidojas šis auglis. God wants to have that relationship with you. Dievs vēlas šādas attiecības ar tevi. The Bible is full of those stories and examples of ways He brings us closer to Him. Jā, Bībelē ir daudz stāsti un aprakstīts, kā viņš velk mūs un vēlas arvien ciešākas attiecības ar mums, arvien tuvāk. So He's waiting. Tātad viņš gaida uz mums. And so now you're asked the most important question of your entire life. Un tagad tu vari uzdot savas dzīves vissvarīgāko jautājumu. Will you accept His gift of being your Lord and Savior? Vai tu pieņemsi šo dāvanu, ko viņš dod, ka viņš būs tavs dzīves kungs un glābējs? I can't answer that. Es nevaru to atbildēt. Your mother or daddy can't answer that. Un arī tava mamma un tētis nevar Your atbildēt. husband or wife can't answer it. Arī tava sieva vai vīrs nevar atbildēt. That's between you and God. Tas ir starp tevi un Dievu. This life of living with fruit is available to all of us. Tā, šī dzīve, dzīvot ar svētā gara augli, tā ir pieejama ikvienam no mums. It's a gift from Him. Tā ir dāvana no viņa. Will you accept it? Vai tu pieņemsi šo dāvanu? If you have questions about this, Ja tev ir kādi jautājumi par šo, please reach out to one of us. lūdzu, dodies pie kāda no mums. We'll be glad to talk with you about it. Mēs būsim priecīgi runāt ar tevi. If we can't find the answers that you're seeking, we'll find somebody else that can help you. Un gadījumā, ja nevarēsim atbildēt uz tiem jautājumiem, kas ir tev, tad mēs atradīsim kādu, kuram ir atbildes uz šiem jautājumiem. If you say that I need a Bible so I can become more aware of what God is doing, Ja tu saki, ka tev ir nepieciešama Bībele, lai tu vairāk uzzinātu par to, ko Dievs dara, Laura and I can get you a Bible. mēs ar Lauru varam arī parūpēties, lai tev būtu Bībele. There's a way to live your life, Ir veids, kā tu vari dzīvot savu dzīvi, and there's the best way to live your life. bet ir vislabākais veids, kā tu vari dzīvot savu dzīvi. Don't we want the best? Vai mēs visi nevēlamies to vislabāko? I hope you're fruitful. Es ceru, ka tu esi auglīgs. I hope you are able to see God working in your life as a tree and an apple. Un es ceru, ka tu redzi, kā Dievs strādā pie tevis, ka tu esi šis koks, kurā viņš veido šo augli. He's the one that gave us this example of fruit. We can all understand that. Dievs mums ir devis šo paraugu, šo piemēru, kuru ik viens no mums var saprast par koku un augli tajā. Thank you for your time today. Paldies par jūsu laiku šodien. If I can help you, please let me know. Un ja es jums varu kādā veidā palīdzēt, lūdzu dodiet man to zināt. Please, let's stand for prayer. Piecelsimies un lūgsim Dievu.
God, we thank you for allowing us to be here today. Kungs, mēs pateicamies Tev par to, ka Tu ļauj mums šodien būt šeit. We thank you for this picture of fruit. Mēs pateicamies par šo augļu bildi. We thank you that you're working in our life. Mēs pateicamies, ka Tu darbojies un strādā mūsu dzīvēs. We know that we fall short many times, Mēs zinām, ka mēs daudzreiz kļūdamies un pieviļam Tevi, but we know that you don't give up on us. bet mēs arī zinām to, ka Tu nekad nepadodies. Help us to put these 9 different ideas of fruit in front of us all the time. Palīdz mums atkal un atkal sev atgādināt visas šīs svētā gara augļa īpašības. Help us to have this fruit that's available to us and others. Palīdzi, ka mūsos pieaug šis gara auglis un arī citos. And Lord, I just pray that you give us strength. Un es, Kungs, lūdzu, lai Tu dod mums spēku. Some are scared to ask questions. Kādi varbūt baidās uzdot jautājumus. Some are afraid to ask questions. Varbūt kādi nejūt sērtu uzdodot jautājumus. Some are worried about what other people would say. Varbūt kāds domā, ka uztraucās par to, ko citi padomās, kad es uzdodu tādus jautājumus. I pray that we have such a relationship with you Es lūdzu, Kungs, ka Tu mums dotu tādas tuvas attiecības ar Tevi, that we won't be afraid, ka mūsos nebūtu bailes, that we won't be scared, ka mēs nebūtu nobijušies, that we won't worry about others. ka mēs neuztrauktos par citiem. Thank you for the great blessings that you've given us today and this week. Mēs pateicamies Tev par visām svētībām, ko esam saņēmuši šodien un šajā nedēļā. Thank you for blessing the activities of this church. Mēs pateicamies Tev, ka Tu svētī arī visas aktivitātes, kas notiek šajā draudzē. Thank you for sending leaders and workers that have provided these things. Mēs pateicamies Tev, ka Tu esi sūtījis gan vadītājus, gan arī strādniekus, kas iesaistās šajās aktivitātēs. We pray now that you be with us this week. Mēs lūdzam, lai Tu esi ar mums kopā arī šajā nedēļā. We pray that when we return next week, Un mēs lūdzam, lai tad, kad atgriezīsimies nākamajā nedēļā, that we have a even closer relationship with you. ka mums būtu vēl ciešākas attiecības ar Tevi. In Jesus Christ's name we pray. Jēzus Kristus vārdā mēs To lūdzam. Amen. Āmen. Please have a seat. Lūdzu,